Мы не онлайн, не в эфире. А я сегодня буду бабочку. Спасибо, что вы есть. Офигенный рэпер.
На север. To jest jedna niewiska, która Kāpēc nav tikai traki bērni? Mums ir tikai traki bērni. Вечером будет готов, не переживай. Есть такая, да, есть военная. Varbūt ka rīt jau nebūs vairs, viss nespēj. Parasti kaut kas uzcipkalē. Bet, nu jā, šitreiz ir tā, ka paliek viena reize. Jā. Jā, kaut tāds domas droši vien cilvēkiem rodas. Bet neko neatrast. Ты знаешь, как штук 5.
Es pāris smējos. Katrs saviem dieviem tic, un kas tas tāds, lai to noliek, ja? Jo pie šī galda, ko es tikmēr esmu dzirdējis, kādas Влада мне сказали, что мне 44. Пока входим, потом очередь. По дальнему. No Jēzus Kristus evangēlijā, ko uzrakstījis svētais Lūkas. Tajā laikā notika, ka Jēzum runājot, kāda sieviete no Kūļām pacelta balsi viņam sacīja: Svētīgas tās miesas, kas tevi nesajā, un krūtis, kas tevi zidījā. Bet viņš sacīja: Patiešām, svētīgi tie, kas klausās Dieva vārdu un to sargā. Tas ir Kunga vārds.
darbie secinieki, darbie brāļi un māsas Kristu. Tikko dzirdējām ticīgo vēsti. Kristus ir augšām cēlies no miroņiem. Viņš kā pirmais no mirušajiem. Kā visi mēs stādāmā, tā visi atbalstīja dzīvi Kristu. Tomēr katrs pēc savas kārtas. Vispirms Kristus, tad viņa atnākšanas dienā tiek arī Kristus pieņemts. Šie vārdi jau ir piepildījušies Kristus mātes Jaunavas Marijas dzīvē. Viņa ir pirmā jaunā pasaules Kristus augšām celšanās pārveidotās pasaules vēstures. Dievs viņu ir pieņēmis savā godībā un uzticējis godati no sev, palīdzēs pārējiem viņa bērniem, kas ir vēl tikai ceļā uz debesīm. Jēzus pie krusta teica evaņģēlijam Jānim: lūdz tava māte, Marijai, lūdz tavs bērns. Jānis pārstāvēja visu cilvēku, tāpēc arī Marijai ir visu cilvēku un arī Pazānas māte. Laiks, kurā mēs dzīvojam, ir ilgspējīgs. Eirobarometra 2025. Gada balsas aptaujas rezultāti liecina, ka vissvarīgākās tēmas, kurām pēc Latvijas pilsoņu domām būtu jāpievēršas Eiropas iedzīvotājiem, ir Krievijas iebrukums Ukrainā un Lūpas jautājums. Pēc tam sekoja imigrācijas un dzīves pieauguma problēmas. Savukārt, atbildot uz jautājumu, kādi ir valsts svarīgākie izaicinājumi. Cilvēki pirmkārt sūdzas par dzīves dārdības pieaugumu un inflāciju. Pēc tam norāda uz nepieciešamību pēc lielākā atbalsta sabiedrības veselībai. Tikai tālāk seko jautājumi saistīti ar valsts drošību un starptautisko situāciju. Salīdzinot ar vidējiem Eiropas Savienības rādītājiem, Latvijas pilsoņi maz uztraucas ne tikai par klimata pārmaiņu tēmu un līdztiesību, iekļaušanu un daudzveidību, bet arī par migrāciju un cīņu pret terorismu. Tomēr ir acīm redzams, ka cilvēku šodien nomāca nedrošība par nākotni. Tā bieži šķiet neskaidra un bez garantijām. Liecība par to ir arī pašnāvības jauniešu vidū. Novērojam arī strauju ticības samazināšanos, kas arvien biežāk tiek uzdot jautājumus par mūsu nācijas un valsts pastāvēšanas perspektīvām. Ārējās un iekšējās nestabilitātes ietekmē mūs pārņem bailes uzņemties ilglaicīgas saistības. Tādas ir laulība, dzīvības tālāk nodošana un ģimenes veidošana. Pieaug vientulība, kas lielā mērā sakņojas atšķirībā no Dieva. Kur var atrast atbalstu šajos lūgtajos un nemierīgajos laikos? Pāvests Benedikts 16. savā laikā teica: baznīca nevar piedāvāt tehniskus risinājumus un nekādā ziņā nepretendēja iejaukties valsts lietās. Taču visos laikos un apstākļos tai ir jāpilda patiesības sludināšanas misija. Evaņģēlijā lasām Jēzus vārdus: jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs. Brīvus ne tikai no grēka bažām, bet arī no bailēm un nedrošības par nākotni. Kāda tad ir šī patiesība, kuru baznīcai šodien ir jāstudē? Tā ir patiesība par cilvēku un patiesība par Dievu. Bībeles 1. nodaļā lasām, ka Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla. Pēc Dieva tēla viņš norādīja vīrieti un sievieti. Viņš radīja. Trīs reizes ir atkārtots vārds radīja. Tātad nav citu variantu. Ja tie tiek izdomāti, tas tikai pavairo aplikumu un nedrošību. Tātad cilvēks ir Dieva radīts. Dievs viņam ir piešķīris identitāti. Pirmkārt, sievieša
vai sievietes vai vīrieša identitāte. Cilvēks pats to nevar noteikt. Radīdams cilvēku mātes miesā, Dievs viņam paredz arī misiju, aicinājumu, apbruņo ar talantiem un spējām, ar vajadzīgo potenciālu šo misiju īstenot. Turklāt cilvēks nevar pastāvēt izolēti, viņš ir sabiedriska būtne, viņam ir vajadzīga citu cilvēku klātbūtne. Svētajos rakstos vairāk kārt uzsvērts, cik svarīga ir ģimene, un tās būtiskā nozīme attiecībā uz cilvēku un sabiedrību. Nav labi cilvēkam būt vienam. Sākot ar tekstiem, kas vēstī par cilvēka radīšanu, tiek parādīts, ka Dieva plānā cilvēku pāris ir personu pirmā kopības forma. Ieva ir radīta līdzīga Ādamam, kā tāda, kas savā citādībā to papildina, lai kopā ar viņu veidotu Dievu miesu. Tajā pašā laikā abi ir iesaistīti radīšanas darbā, kas viņus dara par radītāja līdzstrādniekiem. Augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to. Ģimene radītāja plānā iezīmējas kā personas un sabiedrības cilvēciskošanas, jeb humanizācijas pirmā vieta un dzīvības un mīlestības šūpulis.